Labrīt! Oktobra 1. diena būs vēsākā kopš pavasara, jo šodien gaisa iesils vien līdz +9, +13 grādiem. Ja dienas pirmā puse sākās ar sausu un diezgan saulainu laiku, tad dienas otrajā pusē mākoņu daudzums palielināsies, un no dienvidiem daudziet Latvijā sagaidīsim lietu. Vējš gan vēl būs lēns un kopumā diena citādāk mierīgi. Vienīgi lietusargs noteikti nodarēs. Arī Rīgā šobrīd gaisa temperatūra tikai +5, +6 grādiem dienā, termometrs stabiņš nepārsniegs +10 grādu atzīmi. Dienas pirmā puse sausa, bet arī galvaspilsētā uz vakaru pusi sagaidīsim nokrišņus. Un arī turpmākajās dienās mākoņu debesīs būs vairāk, debesis skaidrosies tikai brīžiem un ik pa laikam sagaidīsim lietu. Naktī uz trešdienu daudz viet, bet dienā galvenokārt valsts ziemeļos. Naktis nu jau nedaudz siltākas mākoņu dēļ, nebūs vēsāks par +5, +6 grādiem, bet rīt dienā tikai +8, +12 grādi, savukārt ceturtdien dienā +9, +12 grādi. Un nezinu, vai jūs, kolēģi, vakar pilsētā redzējāt vai nē, bet vakar dažiem cilvēkiem palēmējās novērot Ziemassvētku vecīti. Un varbūt, ka arī uz tāda ekrāna redzēsim, kur tas ir debies, jā, pastaigā. Nu, citi saka, ka viņš laikam nedaudz ir iesildījies tam, kas, mūs sagaidīs visticamāk decembrī vai janvārī vai februārī. Jā. Kā normāli, visi jāgatavo laikus. Viņš arī taču viņam cik mēģinājumi, kamēr izies cauri, kamēr noskaņosies, sapildīs ar elpiem. Tomēr vecīgs sieva arī uzdot jautājumu, kur viņš ir palicis. Es pagaidīšu decembri, domāju, būs labi. Nu redz, bet vēl jau jāpagaida gan ir. No citi gatavojas kā vecīši, citi vienkārši skatīsies vilks līdzi ar pirkstu kalendārā tam drēgnajam, gārajam rudenim, pagaidām gan vēl priekšā. Raimondam ir Excelīts, viņš skaita dienas, jā. Priekšā ir zeltainais un jaukais rudens, ko tad visu kopā arī noteikti baudīsim, lai 1. oktobrs ierosina skaistas sajūtas. Es gribētu pie tā arī palikt, kaut arī vasarai mēs tur jau tā pateicām, bet rudens taču ir jāizbauda. Ir jāizbauda un ar to karsto kafijas krūzi rokā. Šodien nacionālā kafijas diena, nu tad baudam. Un līdz rītam. Līdz rītam. Līdz rītam.